Mani sauc Maija Kadiķe, un es jau 12 gadus vadu eņģeļu skolu. Kā tad tas ir noticis? Jā, tas patiesībā ir tāds stāsts par brīnumiem, jo eņģeļi jau arī ir tāda brīnuma pasaule. Man dzīve ļoti izmainījās, kad es satiku savu sargeņģeli. Ja, tas bija tad, kad pati bija dziļa pārmaiņu procesā, vairāk jau kā 20 gadus atpakaļ. Un no tā laika es visu laiku sajūtu sargeņģeļa klātbūtni, un viņš mani vadīja nepārtraukt un palīdzēja daudzās ļoti izšķirošās situācijās. Un tad es ar pamazām sāku iepazīt arī citus eņģeļus, kas ir mums apkārt, erceņģeļus, arī gaismas skolotājus. Un arī atnāca impulss no gaismas pasaules, ka šīs zināšanas, šī pieredze ir jāsāk nodot citiem cilvēkiem, ja, jo tas ir vajadzīgs patiesībā visiem. Mūsu dzīve paliek daudz vienkāršāka, skaidrāka un saprotamāka, kad mēs esam saiknē ar augstāko, ar dievišķo spēku, jo tas arī ir mūsu katra patiesais spēks, mūsu arī viss dzīves uzdevums. Un tā tad šī skola jau ir 12 gadus, jau bijuši ir 9 izlaidumi, jā. Skolas programma sastāv no 3 mācību gadiem. Jā, liekas, ka tas ir daudz, bet patiesībā šie 3 gadi paskrien kā viens mirklis daudziem. Un pa šiem gadiem esmu redzējusi, cik dziļas pārmaiņas, cik liela transformācijas process notiek ar cilvēkiem, kas iet šo ceļu. Tiešām šo dziļo patieso ceļu pie sevis. Un kā labākie instrumenti mums ir eņģeļi, erceņģeļi, skolotāji. Un tātad pamatkurs ir 2 gadi. Tātad pirmajā gadā mēs iepazīstamies ar savu tuvāko pasauli, ar tiem eņģeļiem, kas mums ir tuvu blakus. Jā, tas ir sargeņģelis, liktenis eņģelis, dvēseles eņģelis, augstākais eņģelis. Un 2. gads ir erceņģeļu gads, tad mēs iepazīstamies ar 11 erceņģeļiem. Jā, tas varētu teikt ir tāds pamats kurs, bāzes kurs, šie 2 gadi, kad mēs tiekamies vienu reizi mēnesī. Vienu reizi mēnesī ir viens seminārs, un pa gadu sanāk 9 semināri, vai ne? Tas nemaz nav daudz. Vienu dienu mēnesī veltīt sev, jā, savai izaugsmē, jā, savam tiešām patiesajam ceļam, dvēseles ceļam. Un, jā, kas vēlas, var vēl turpināt mācības 3. gadā, jā, jo tad ir tāds padziļināts darbs ar sevi, kad mēs mācāmies par dažādiem gaismas skolotājiem, par Kristu, par Budu, par Izīdu un Ozīrisi, jā, tātad par tiem gaismas spēkiem, kas ir bijuši un pastāv šeit uz planētas Zeme un palīdz mums dažādās situācijās. Ja, tātad mācības ir iespēja mācīties klātienē. Tas ir mūsu gaismas centra eņģeļu pasaule, Barona iela 88, kur mums ir centriņš izveidots, kurš jau ir piepildīts ar gaismas enerģijām. Tikko tu ienāc, tev jau eņģeļi ieskauj savos apskāvienos. Un tiešām dziļi skaisti procesi ar cilvēkiem notiek, par to vislielākais prieks. Un ir iespēja mācīties online. Tas notiek svētdienās, jā, tātad pirmā nodarbība klātienē ir 13. septembrī, 11. no 11. līdz 4. ar stundu pārtraukumu. Ja, mūsu centriņā. Pēc tam svētdiena ir online studijas no 10 līdz 3, un ir šogad arī ieviesām neklātieni. Tā kā, ja ir vēlēšanās savā ritmā mācīties, ja, tad vienreiz mēnesī tiek atsūtīts viena semināra ieraksts, ja, un jūs varat skatīties savā tempā, savā ritmā.
Tā kā esat mīļi gaidīti, iesim šo ceļu kopā ar mūsu tuvākajiem, sākot ar mūsu tuvākajiem gaismas spēkiem. Ja? Tātad pirmais seminārs ir tieši par sargeņģeli. Ar skolas programmu var iepazīties mūsu mājaslapā Eņģeļu pasaule, un pieteikšanās ir uz e-pastiņu Eņģeļu skola inboxā. Uz tikšanos! Gaidu jūs!